Nekusties. Braucam. Esi pārsteigts? Nē, es gaidīju. Sagaidīju. Kā tad ir? Kas? Kad esi pirmo reizi nogalinājis cilvēku. Kā jūties? Bija grūti? Nav tik viegli, kā spēlēties ar banku kontiem un laiku pa laikam kādam piedraudēt, lai laikus pārskaita naudiņu. Man pietiks. Un tagad tu mierīgi spēsim nešķēdīt smadzenes. Ar tām būs pilna visa mašīna. Arī to skaistā seja būs nošķiest ar vecā Freiberga smadzenēm. Pretīgs sajūta. Otra cilvēka smadzenes katrā tavā ādas porā. To nevar nomazgāt ar ūdeni. Nu, ko tu gaidi? Šauj. Šauj, kamēr nav pārgājis niknums. Vēlāk būs grūtāk. Gribu, lai es tev palīdzu. Uz 3. 1, 2, 3. Es taču zināju, ka tu nešausi. Bet tev kaut ko vajag no manis. Vai ne? Kas tas ir? Gribi naudu? Dokuments. Brīvu kanālu, lai tiktu prom. 2 cilvēkiem. Tas nebūs viegli. Ne tikai policija tev meklē. Kas ir tas otrs? Nav svarīgi. Man vajag dokuments un tikt prom no Eiropas. Un kāpēc man tas būtu jādara? Internetā ir mājaslapa. Skripts ar laika kontroli. Nu, labi, tāpat tās nesapratīs, nav svarīgi. Bet ja ar mani kaut kas notiks, informācija aizies gaisā. Man visi gali ūdenī. Netici. Gribu pārbaudīt? Es neliku tev novākt. Man visu laiku likās, ka tu esi tāds, kāds es biju tavos gados. Nu, varbūt, ka tu man biji dēla vietā. Es tev sargāju. Kaut arī tu par to neko nezini. Tu melo. Es tev zvanīšu. Katru dienu. Ak, Dievs, kādas kustības to vecumā. Nedrīkst. Man bija pretīgs murgs.
Un kur tu biji vakarā? Es gaidīju. Un beigās aizgāja sildīt gultu. Tā to sauc. Un ja nu es būtu miris? Tu man piezvanīji? Nu, un ko tu satiki? Ne to, ko tu domā. Zini, man ļoti gribas kafiju. Stipra. Un man ļoti gribas zināt, ar ko tu nodarbojies šādos tumšos vakaros. Ilz mājās? Nezinu. Labi. Iešu taisīt kafiju. Jā, es tas esmu. Man vajag dokumentus. Nu, ne jau man. Un ātri, ļoti ātri. Esi gatavs uz šodienu. Ko? Ar tavu laiku rīkojos es. Jau es aizmirsu? Es vēl nezinu. Es zvanīšu. Viss. Kāpēc Kārlis vēl guļ? Teicu, smieklīgi. Kāpēc viņš neēd kopā ar mums brokastis? Tāpēc, ka viņam nāk miegs. Man arī nāk miegs, bet tu man neļauj gulēt. Tāpēc, ka mums ar tevi uz darbiņu jāiet. Tev ir savs darbiņš, bērndārs, ne? Es negribu uz dārzi. Paulā, Es gribu palikt ar tēti mājās. Paulā. Mēs to esam izrunājuši sev. Tētis meklē darbu. Tāpēc viņš ir aizņemts. Kaut arī viņš paliek mājā. Viņš nevar tevi pieskatīt. Es iešu viņu pamodināt. Nē, viņš guļ. Es iešu. Paulā, apsēdies. Es tomēr aiziešu. Paula, es teicu, lai viņš guļ. Tu dzirdēji, ko mamma teica? Nu, atvainojiet, es zinu, baigi nepieklājīgi tā no pakas dzert. Baigi nepieklājīgi ir svešā dzīvoklī iet pie leduskapja un nesasveicināties. Labrīt. Labrīt. Es drīkst vaicāt, kas jūs esat? Es esmu Ilzes draugs. Jūs esat viņa somīti, jā? Jā, esmu. Un cik jums gadu? 19. 19. Un jūs tā pa nakti paliekat pie nepilngadīgām meitenēm, viņas vecāku dzīvoklī. Nu, muters jau viņai te tagad nav, jā. Nē, es tomēr gribētu zināt, jūs tā visu tā, bez atļaujas tā. Tā. Labrīt, Omīt. Jau strostēji manu Gati, ko? Gati, iepazīsties, tā ir mana Omīte. Omīte, tas ir mans draugs Gatis. Es būtu ļoti pateicīga, ja tavs draugs uzvilktu kreklu un ļaut mums parunāt. Man ir kaut kas svarīgs, tā sakām. Nu, kas tev nepatīk, ko? Viņš vakarnakt man pavadīja uz mājām un ir normāli tikai, ka paliek pa nakti. Es lūdzu, lai tavs draugs uzvelk kreklu, kamēr opis nav parādījies.
Un tad mēs brokastos. Vai te kāds ir sajaucis ārdurvis? Opi, tas ir mans draugs Gatis. Ko viņš apakšbiksēs te dara? Es ļoti atvainojos, es eju pakaļ jau kreklam. Par ko tu atvainojies? Par to, ka tu te skraidi pa manu māju pliks, vai ka tu vispār teici? Paklau, tad, kad es nenāku mājās, tad tu esi neapmierināts. Tagad, kad es beidzot saņemos un atvedu pie sevis draugu, tagad atkal esi dusmīgs. Insan, kur man palikt ko? Mīļie, visi nomierināsimies. Visi nomierināsimies. Gatis mācās pirmajā videnē. Viņš vinnēja visās olimpiādēs. Man viņa CV parādīt, lai viņš drīkstētu šeit uzturēties, vai ko? Ko jūs gribat, lai es pārvācos pie mammas un pie tā viņas draudziņa? Ilz, mēs tā nedomājam. Nē, mēs domājam gan. Mēs tā nedomājam. Mana māte pat neļauj vienā istabā gulēt ar tavu vecmāmiņu, kamēr es nebiju precējies. Pagaidi, Jāni. Un man ir pilnīgi vienalga, kādās olimpiādēs viņš piedalās. Kamēr es atbildu par tevi, mazmeitiņ, es tev neļauju tā uzvesties. Interesanti gan, kas tu tāds esi, lai man kaut ko ļautu vai neļautu. Ilze. Tu man neesi vajadzīgs, dzirdi? Es ļoti atvainojos, bet taču nekas nav noticis. Nu, protams, nekas nav noticis. Nešķipieties manas dēļ, es tinos projām. Nekur tu neies viens pats, es iešu kopā ar tevi. Ome, es viņu mīlu, sapratāt? Ilze, mīļa. Vai tu beidzot zvanīsi viņas mātei? Mīri. Un kāpēc tev uz viņiem jākliedz? Ko tu man vajadzēja darīt? Priecēties par tādu dāvanu? Mīlēt mani. Es to negribēju saulīt. Nu, mīlēt. Meitini mani mīlēt. Mamma tā vairs nekad nedarīs labi. Sarunāts. Ka tu mani zaķīt, neču. Iesim, jā. Jā, sāvi celies. Jā. Zaķīt. Halo? Halo, nedzirdu. Halo? Mamīte nav nomirusi. Tētis ir mājās? Tētis vēl guļ. Varēs viņu pamodināt? Jā. Tēti! Kas tur ir? Paula. Mamīte nomira. Viņa liekas noģīgusi. Lauma, tu dzirdi, Lauma? Kas viņai kaita? Es nezinu. Laumiņa. Viss labi. Ceļamies. Augšā ar mamīti viss kārtībā. Viss labi, mazā, viss labi. Kas? Tu nokriti, acīm redzot noģības. Ceļamies augšā, lēnām, prātīgi. Kā tu jūties? Reibs galva? Bišķi reibs, jā. Paldies, Paldies jums, Kalvis. Edvards. Cik ir pulkstenis? Man ir jāskrien uz darbu, citādi nokavēšu. Aizmirst par darbu. Piezvanīs Jānai, pateiks, kas notika. Zelta, man mājās atstāt mammi. Mīlīt, mamīt mēs vedīsim uz slimnīcu. Nē, Kalvis nebraukšu uz slimnīcu. Nē, tu brauks, tev ir jābrauc uz Domāju, ka slimnīcu. jums ir jāklaus vīram. Jums jābrauc uz slimnīcu. Dzirdi, mīļā, Kalvis nevaru. tev ir jāprāt Kalvi, mums doktoriem. nav naudas, es nebraukšu uz slimnīcu. Bet ja nu tas ir Es jūs varu aizvest. Es grasījos braukt uz pilsētu. Mums vajag parunāt. Parunājam. Par filmu. Kaut kādas problēmas. Nauda ir, aparatūra ir. Kas? Ne. Problēmas ir ar interviju. Kurš vadīs sarunu? Kurš ies kadrā? Es pats to darīt nevaru.
Kāpēc tu neesi tik gudrs nekā? Te nav runa par gudrību. Tas ir elementāras lietas. Saproti, tu neesi strādājis televīzijā, tu to nesaproti. Es neesmu. Ir jādara profesionāli. Katram ir savs lauciņš. Es esmu režisors. Es to daru, tāpēc, ka es to māku darīt. Tas ir mans lauciņš. Bet intervēt, rezultāts 0, jo, jā, uzdot jautājumus es varu, bet profesionāli vadīt interviju es nevaru, tāpēc, ka es to nemāku. Tas nav mans lauciņš. Saproti? Kas tur tik grūts? Iestāst sikspārnim, kas ir dienas gaisma. Wow. Tu nosauc mani par sikspārni? Nē, es vienkārši salīdzināju. Es varu arī apvainoties. Tu stādies priekšā, ko tas nozīmē. Tu zini, cik tas ir grūti. Es nedomāju, ka tas ir grūti. Jā? Ej, pamēģini. Zini, jā, es labprāt arī pamēģinātu. Aha. Jā. Aha, jā. Bet ļoti laba ideja. Kas laba ideja? Lai Marta iet un pamēģina. Kas Marta? Tu ko jocīgs? Tas nav nopietni, beidz. Nav nopietni. Tu gribēji, lai tev Domburs intervē, nu? Tieši tā. Tieši tā. Tā es biju izdomājis. Kas mums naudas nav, mēs viņam samaksāt nevaram. Klausies, es arī esmu profesionāls savā jomā. Es labi pazīstu cilvēkus. Un es kā šīs filmas producents saku. Intervēs Marta. Piedodiet man, ka es vakar tā, kad jūs atvedāt Paulu. Nekas, viss kārtībā. Man ir ārkārtīgi nērti, ka man tā jāizmanto jūsu palīdzību. Vēl sliktāk, ja neviens nepiedāvā. Mēs jums esam pateicīgi parādā. Nevajag. Pasaulē iespējams veidot arī citas attiecības. Ticiet man. Mamma, man te maz pauzīt, redzes? Nekas. Nedaudz atgulos. Nē, es negribēju runāt ar tevi pa telefonu, tāpēc nonācu lejā. Kaut kas noticis ar Ilzi? Es zinu, tu dusmojies uz tēvu. Nē, es nedusmojos uz viņu. Viņš ir mans tētis. Tu sen esi bijusi pie mums. Jā, un tu zini, kāpēc? Jā. Tētis... Jā, viņam tāda daba. Kāpēc tu atnāci? Kaut kas ar Ilzi? Ilzi šonakt dzīvoklī bija ar savu puisi. Gati no pirmās ģimnāzijas. Tu viņu zini? Un viņš tiešām palika pa nakti? Viņa taču ir nepilngadīga. Es zinu. To viņa par spīti man. Ai, runa nav par tevi. Anna, satiec viņu, parunājies ar viņu. Mamīt, viņa nedzird Bet mani. viņa neklausās manī, neklausās opī. Tev Katrīna ir zvanījusi? Viņai ir jaunumi? Jā. Man ir jāzina. Lai viņa tev pat pasaka. Jūs pagaidīšu. Nē, gan mēs paši. Galvenais tagad laumu pie dakteriem parādīt. Paldies. Jā, šef. Ko teiksiet, šef? Izbeidz. Nopietni jāparunā. Bet tad mēs kādreiz esam runājuši nenopietni. Paklausies, viss notiek. Datumi saskaņot, laika izsūtīti. Viņš jau pusi naudas ir pārskaitījis. Mums nav atpakaļceļa. Par kādu atpakaļceļu tu runā? Par to pašu. Tu gribi uzņemt šo filmu? Kas tas par jautājumu? Protams, ka gribu. Nu, tad gadījumā es lūdzu. Vajag izmainīt attieksmi pret Martu. Kā man? Pret Martu? Es nesapratu. Man ar viņu normāls attiecības.
Vai arī tu man tagad gribi sākt mācīt, kā man jāizturas pret sievieti? Labi, šajā gadījumā viņa nav sieviete, bet tavs kolēģis, un jums kopā ir jāstrādā. Es gribu, lai viss veicās labi. Es viņu labāk pazīstu par tevi. Viņa visu izdarīs tā, kā vajag. Bet tāda tava neusticēšanās var tikai visu kaitēt. Mark, tu esi kaut ko pārpratis. Es tev saku, mums ir ļoti normāls Jāni, izdarīja tā, kā es tev saku. Jo pretējā gadījumā tad man ir jāmeklē cits režisors, es nezinu. Tu gribi mainīt režisoru? Es nesaku, ka es gribu. Es saku, tad man jāapsver šāda iespēja. Labi. Tev šķiet, ka esmu tev kaut ko parādā? Kur jābrauc? Kur tu gan iesi visu šo laiku? Ir vēl daži labi cilvēki. Labi. Tu patiešām domā tikt sveikā cauri? Tu jau nezini, puika, kas ir galvenais, ko pārsvarā nāks šeit dzīvē darīt. Uzņemties problēmas, tās atrisināt un vēl justies kādam parādā. Tas ir neizbēgami. Kāds, kuram liktenis. Labi, pie brūnās sēdz. Te. Ejam. Pārdomāji. Nolēm neriskēt. Domā, ka tev tur gaida lamatis. Un pēc tam es tevi spīdzināšu, lai izdabūtu informāciju. Par daudz filmas es saskatījies. Nu, kā vēlies? Tu labāk pasaki man godīgi, tu pasūtīji man slepkavību. Tad mēs ar tevi šeit nesēdētu. Labi, ejam. Es te esmu iemaksājis 10 000. Tas ir arī mans projekts. Labi, bet producents esmu es. Ja? Tu kā profesionāli zini, ka producentam pieder pēdējais vārds. Neuztver tik nopietni. Darbs, paliek darbs. Tad tu gribi uzņemt šo filmu? Nu, ko tu atkārtojies? Es saku, jā, protams. Nu, tad viss ir kārtībā. Es ceru, pie šī temata vairs nevajadzēs atgriezties. Jā. Nu jā, vispār tev ir taisnība. Nu, ļoti labi. Tikai es arī gribētu no tevis kaut ko dzirdēt. Labi. Rokas ir brīvas. Protams, es jau teicu. Un vēl. Mēs, darot savu darbu, mēs taču esam godīgi, vai ne? Jā, bet tā, lai patīk klientam. Tā. Nu, skaidrs.